Latvietim vislabākais spēle ir kopš seniem laikiem pazīstamā lauku pirts un kārtīgs spēriens, ko var sniegt prasmīgs pirtnieks. Viena no viņiem atradīsies Valmieras rajona Naukšānos. Atpūtas centra Māras pirtiņā ar romantisko nosaukumu Aiz Anniņas lodziņa un nemazāk romantisko stāstu par pirtiņas seno izcelšanos. Leģendas stāsts, ka tikai viņš bija vecs pirtnieks dzīvojis upes krastā, un tās pāris beigās ir aizgājis, nomirus, visi ir aizmirsies, un tā pirti bija pazudis, un es te taisīju pirti, traku baseinu, roku, kaut kāds baigi parādās, un kaut kas, un beigās, kas ir pirts, ko ir darbs ir ārā, likus ārā, tad es tā pirtiņa arī stāvu, dzīvēti paikā vecā mūsu Lūjas pirtiņa bijis. Tagad viņi darbojas pie manīm. Viss labākā tādā iekārtējumā, bet, aura ir viss, vecā simtgadīga aura. Aivars Rūlis sevi par pirtnieku sauc pēdējos 4 gadus. Viņš stāsta, ka līdz tam vairāk darbojies pats un meklējis pareizos ceļus, tomēr iesaistīšanās Latvijas pirts biedrībā ļāvis mācīties un pilnveidot zināšanas. Bija tāda sajūta, ka tu spēji dot otram kaut ko, un tas arī tas pats arī galvenais, ka es kā padarīju darbu sajūtu, ka tu es labi padarīšu, tad cilvēks iziet ārā no pirts priecīgs, pēc tam zvana nedēļas beigās Aivars. Mēs šausmīgi labi visu nedēļu jau pasaka paldies pēc nedēļas, un tas vispār interesanti. Jā, jau teicāt, citi saka, ka viņi paši kā māk un tā, bet kad atbrauc pie jums un saprot, kas tas īsti ir, tas fērība. Jā, ir cilvēki sēdēs šeit patās malā uz buciņas un galvas saķeras un saka, ārprātsāk, visu mūžu gājis pirtī, katru sēdien, bet nekad nezināju, ka pirti tāda. Tā kā pirtnieks tomēr var dot daudz vairāk nekā pats. Viena no lietām, ko var izbaudīt tieši Aivara pirtiņā, ir pēriens vargānu skaņās. Šo mūzikas instrumentu spēlē vēl viens Naukšānu pirtnieks Gunts Vazers, kurš atzīst, ka šī mūzika ļauj izjust pavisam īpašas emocijas. Par ļoti svarīgu iespēju, ko viņš var izmantot, var neizmantot, iziet ārpus ikdienas un būt tādā stāvoklī, kad iegūst spēku, enerģiju, mieru, arī prieku, iespēju būt labāk, veselīgāk un tā tālāk, justies, dzīvot, būt, atrast kaut ko jaunu savā dzīvē sevi, par pārsteigumu prieku, jā. Cilvēki mums arī ir teikt, ka viņam tas ir? Mēs sākam, reāli, tikai sākam to darīt, bet tas, ko cilvēki ir teikuši, tas ir fantastiski, jā. Tā sajūta ir nevis tajā brīdī, kad tur spēlējam uz lauza, bet, kad tas process ir beidzies, viņš apsveikās, vai viņš goja, apsveik ar līnu palagu, un tad tas process sākās, viss aiziet. Jo pirts nav tā vieta, kad šeit notiek pēriens, visu naktī jau, pēc tam vēl viss notiek. Tas organisms ir iekustināts, viss vibrē, un notiek gan tīrīšanās, gan viss tā veselības uzlabošana pēc tam. Gan pirtnieki, gan cilvēki, kam pirts procedūras nav svešta lieta, pārliecinājoties par to labvēlīgo ietekmi uz veselību. Tiek attīrīts organisms, izārstēta neviena kaita, vārdu sakot, pirts ir vieta, kas ļauj justies veselam gan miesā, gan garā. Protams, vislabākā ir slapjā pirts ar dažādu augu slotiņām un citām dabas veltēm, kas pielietojams pirts procedūrās, piemēram, zilajiem mālēm, kas lieliski attīra organismu. Tas ir pirts. Pirts ir poliklīnika. Varētu būt, mēs taču varam tur iet un sapārstēt. Jāaiziet, lai mums pie terapeita neiet, jā, to izdarīt. Pirtī tātad ārstējās, pirtī ir kosmetoloģija kabinets, skaisti mēs varam būt mierīgi, jā, izmantojot mālus, dūņus, daudz ko, vienalga zāļtēju, novārījums, tur slotiņus, viss tas tot skaistam. Tātad pirtī varētu būt psihoterapijas kabinets. Ja, mēs varam izmainīt savu iekšējo stāvokli, mēs varam izmainīt savas domas, tātad viss tas kompleksā dos cilvēkam veselību. Izmantot mūsu pašu lapseļu, bet pieliekot kaut kāda ētriskā sejas, tad efekts ir vienreizējs. Un tie darbie spā, piemēram, es uzskatu, ka viņi nevar dot to, ko var dot slotiņas pieskāriens, vai tāpatās tās masāžas, vai nekad pirts nav spējīgs tik daudz izskatīties kā tās laptiņas, kas iet pa ķermeņa pāri. Un arī vēl viss tas labums, ko viņš dod visās ētriskās sejas un viss. Tā kā nekas nevar būt labāks par to.
Uz kārtīgu pērienu pie pirtnieka Aivara, protams, iepriekš jāpiesakās. Visplašāko informāciju atradīsiet internetā. Turpat arī vairāk par visu pārējo atpūtas centru piedāvājumu. Jāpiebilst, ka viena no ļoti iecienītām izklaidēm ir brauciens ar plosu par Ūju. Baudot upuri un skaisto dabu, ikdienas rūpes aizmirsīsies gluži tāpat kā guļot uz lāvas.